Sveiki! Visiem visu to labāko! Es gribētu ar jums parunāties visiem kopā. Un es gribētu parunāt par tā tēmu. Ļoti daudz šodien visā zemeslodes virsū dzīvo, kas zina, ir Jēzus. Un gandrīz, man liekas, šodien gandrīz visās pasaules reliģijās es saskaros cilvēkiem, kas gan no hindu reliģijas, gan no islāma puses un no judaisma, jā, un pašiem kristiešiem, ka viņi arī daudz izteikuši, kas ir Jēzus, jā. Un, teiksim, no citas puses, kas nav no kristietiskās reliģijas, viņi saka, nu jā, viņš ir pravietis, jā, viņš ir tāds svēts cilvēks. Un kā fakts, kā Jēzus, kā tāda persona, kad viņš ir bijis šeit zemeslodes virsū un dzīvo starp mums, jā, to neviens nekad nav noliedzis, jā, fakti, ka viņš ir bijis. Nu, tas ir tāpat, kā es kā piedzimst, un es dzīvoju šeit, es nodzīvoju savus gadus, un man paliek vēsture iekšā. Un ja kaut kāda arhīva dokumenta var atrast, jā, tāds cilvēks Modris Jansons ir dzīvojis, jā, viņš dzīvoja, es dzīvoju tagad. Es nerunāju par to, ka es nedzīvošu. Es dzīvoju un dzīvošu vienmēr. Un tas ir tāds pat pa Jēzu. Un tātad jautājums ir tāds uzdodas, kas ir viņš tāds kā Jēzus Kristus? Teiksim, šodien ir ļoti daudz izpratni gan no islāma puses, ka viņš zina, ka viņš ir kā pravietis, ka viņš bija pareizs, jo tāpēc, ka to, ko viņš darīja virs šīs zemes, tie bija nenoliedzami faktori, kas bija vēsturē aprakstīts daudzās grāmatās, ka tas noticies bija, un tā arī bija. Un teiksim, tā pašā judaismā viņi arī zināja, ka viņam bija tāds kā personāžs Jēzus Kristus, jā. Viņi zināja, ka tas ir no viņa puses dzims, viņš viņa vidū piedzim, izaug, un tur viss notikās ar viņu dzīvi. Un tad es runāju arī ar daudziem citam vispār reliģiem, kas nav dziļi saistīts ne ar judaismu, ne ar kristietismu. Un tie arī saka, ka jā, ir viens tāds gaismas pravietis bijis, tāds Jēzus, jā, ir tāds bijis, jā. Un tagad tas doma, ka šī persona ir reāli bijusi, un neviens nekad nevar apgalvot, kur viņš palikās, un kas viņš ir šodien, un kur viņš šodien, un kāds viņš šodien ir. Par to vispār ļoti maz runā. Ebreju tauta, no kurienes viņš ir nācis, jā, viņi joprojām arī neuzskata, ka tas ir tas svarīgais. Viņi bija savā laikā, viņi arī visu to noliegusi, un viņi arī piedalījies pie tā, lai viņi nākamā dzīve, augšamcelšanas dzīve, lai tikt apslāpināta. Nu, jo tāpēc, ka tur bija tā laikā arī tā politiskā vara, viss. Viņi pateica, ka tur mācekļi izsaka viņu no kapārā kaut kur tādā veidā. Lai tikai nekādā veidā viņi nepievērs uzmanību vairāk šai personai. Bet kā lai nebūtu, paskatās 2000 gadu pagājuši, bet par viņu runā ļoti daudz, un joprojām viņi runā nevis par kā miruši, bet par kā dzīvu personu. Un tamdēļ es tagad tādu priekšvārdu iesāku ar to. Šī persona, kas ir Jēzus. Ja mēs tādu skatāmies visu ebreju vēsturi, īstenībā tas arī no turienes viss sācies ir. No turienes viņš arī nāca. Un pēc viņa tur ir gadi 1000 uz apakaļ, kad tas bija jau izrunāts, ka būs viena persona. Arī pats Mūzes, jā, no ebreju puses, kas ir Toras turētais, jā, viņš ir viens tāds pravietis kā es, un klausiet, viņš nāks viens jūsu vidus, nāks viens tāds, un klausieties visu, ko viņš runās. Viņš runā tieši par šo personu, Jēzus Kristu. Un šodien ir vispār šī persona ir dažādos veidos
un dažādos variācijas ir traktēt ļoti dažādi. Es saprotu, priekš kristīgās pasaules tā ir ļoti dārga persona. Viņi uzskata, ka tas ir viņa dievs, tā ir viņa, kā var teikt, dzīves jēga un tā tālāk. Turpretim arī vēl daudz nekristīgās organizācijas, kas to pašu runā, bet, jā, viņš tas ļoti svarīgs pravietis bija. Bet jāuzdod jautājums ir šodien īstenībā, kas viņš tāds arī ir. Ne, jautājums ir tādā, kurā ideoloģijā tu esi bijis iekšā, kas viņš tāds ir. Kas viņš šodien realitāte ir. Un te ir tāds nopietns jautājums, kas patiešām viņš ir. Un es gribētu, lai aizdomājas dziļāk iekšā savā sirds būtībā, dzīvēs iekšā tur, ko viņš nozīmē īstenībā arī priekš kā individuāli cilvēku personīgi un kā priekš visu pasaules, kas viņš ir. Un tad, kad mēs skatoties, ka viņš atnāca virs šīs zemes, viņa pirmā vēstījums bija visai pasaulē, arī tai pašai ebreju tautai, ka viņš atver savu mutu un sāk uzstāties publiski. Viņš runā par to, ka es esmu no Dieva, ko visi zināja iepriekšējais paudzes un kurš šodien daudz runā par dievību. Es esmu viņa dēls. Ne visā cilvēku sirdīs bija tā pārliecība, kas viss domāja, ka viņš ir viņa dēls. Viņi piekrīt, ka viņš ir labs pravietis. Viņš zina, ka viņš ir Dievu tāds. Un bija viena otra, kas pilnīgi pretēji pateica, ka viņš ir no ļaunā un ļaunā gara spēkā darbojas. Dažādi viedokļi bija. Bet to, ka apzina to, ka viņš ir dzīvā Dieva dēls, nebija daudz cilvēku tajā laikā, tad, kad viņš bija virs šīs zemes, mūsu vidū un mūsu starpā staigāja. Viens no tuvākiem, kas bija no vismaz aprakstīts ir jaunā derībā, tas ir par viņu sekotiem, ka viņš uzdeva jautājumu, vai jūs nevēlēties arī aiziet no man, un tā no viņa mācekļiem, viens no pirmajiem, kas pateica, es saku ne pirmajiem, bet viens no pirmajiem, viņš pateica, tu esi dzīvā Dieva dēls, jo pie tevis ir dzīvības, mūžības vārdi, uz kurien mums iet, un kur mums iet, un ko mums darīt. Un ko Jēzus pēc personīgi viņam atbildēja, viņš saka, tas jau nav tas, ko tu saprat savā saprātā, izanalizēt kaut kādus rakstus, ko un tā tālāk. Bet viņš saka, to mans tēvs tev ir atklājis, un viņš tev parādīja, un tu ieraudzīji to, un tu teici, tāpēc tu esi dzīvā Dieva dēls. Un tagad uz visu šito skatoties, visapkārt var redzēt to, kad Jēzus būtība, viņa esamība, atnākšana šeit virs šīs zemes, tā viņa nebija izdomāta no cilvēku sapratnes, no cilvēku pieredzes, no vēsturiskiem faktiem, bet tas nāca kaut kas augstākā veidā no paša debes tēva. No paša radītāja, kas radīja debesis un zemi, viņa ideja tā bija, lai viņš atrasties šeit virs šīs zemes. Un tā bija viņa vēlēšanās, lai viņš atnāktu virs šīs zemes. Viņš gadiem tūkstošiem iepriekš, 700 iepriekšējie gadi bija runājis ļoti daudz par viņu atnākšanu, un viņš to bija izvēlējis un nolēms, lai tas notikties, un tas arī notikās, ka viņš atnāca, un viņš piedzima caur Marijas, un viņš piedzima kā reāli cilvēks. Viņš reāls bija cilvēks starp mūsu vidū, kaut un caur šo
ebreju tautu, bet viņš bija cilvēks ar tam pašam emocijām, tāpat kā tu un es. Tā kā mēs piedzīvojam katru dienu, ir augsts un karsts. Un viņš arī tieši to pašu piedzīvo, tad, kad tu esi nodots no saviem tuvākajiem, kas notikas ar viņu tiešām, tad, kad bija Jūdas, viņu nodevu. Viņš dzīvoja mūsu vidū kā cilvēks. Un tad, kad daudzreiz viņam uzdeva jautājumu, kas tu esi tāds, jo mēs tev zinām, ka tu esi Jāzepa dēls, nu mēs redzējām tavu dzīvi, bet viņš nezināja, kā viņš atnāca virs šīs zemes. Un daudz cilvēku to nezināja, kādā veidā viņš atnāca virs šīs zemes, tāpēc, kad vienreiz piestājas Dieva eņģelis viņa mammai, un tu ieņemsi no svētā, viņš būs svētais. Viņa būs saukt Jēzus. Ebreji saka, Ješua. Tas ir to, ko Dievs bija jau iepriekš paudzēm caur dažādiem praviešiem, visu laiku par to bija runājis. Apmēram kaut kur 6000, 5000 gadu bija pagājuši, kas viss tās vārdi, ko viņš dzīvē darīja, viss ir maksimāli piepildīts līdz tam momentam, tad, kad viņš atnāca. Un tad, kad viņa sekotāji mācekļi klausies, viņi daudz ko atceries, kad psalmos un praviešos, un tad bija teikts par viņu, un viņi ieraudzīja tādā veidā, ka tas ir tas viņš, tā ir tā Mesija, kas atnāca sūtīt no augšienes. Un šodien vēl joprojām pastāv šis jautājums, kas tad īstenībā ir viņš? Var apskatīties dažādos viedokļos uz to, kas ir viņš. Bet viņš ir persona tieši tāds, kāds viņš ir. Jo viņš izgāja caur nāvi un iegāja dzīvībā. Un lai kādā veidā viņi nemēģināja viņu to noslēpt, to faktu, ja, ka viņš tomēr ir augšām cēlies, jo tāpēc, ka tas akmens bija tiks atvelts malā un kabs bija absolūti tukšs. Un tur viņš nebija iekšā vairāk. Un nebija daudz cilvēku, kas pēc viņa augšām celšanās viņu uzreiz tieši personiski satikās, bet viņš daudziem arī parādījās. Un viņš atrada cilvēks, kas bija iepriekš viņam bija uzticējušies, it kā zaudējuši savu pārliecību. Viņš atrada, viņš pie viņiem personīgi atnāca, ar viņiem personīgi runāja. Un ļoti daudz lietas ir līdz šobal dienai aprakstīts evaņģēlijas 4, kas ir rakstīts jaunai derībā. Tā kā viņš ir reāla persona, kas nav vairāk no mirušais, bet kas izgājis nāvei un uz dzīvību pacēlies. Un jautājums ir šodien tāds, kas viņš šodien, mēs viņu ķermeni neredzam. Apskatīmies tagad vien tādu lietu interesantāk uz to vēsturi pusi. Tā laikā, kas saskārās ar Jēzu, staigāja, klausies, ko viņš runāja, ko viņš sludināja, un redzēja visu riņķi apkārt brīnums, miroņi cēlās augšā. Ļoti daudz sekotāji bija. Bija viens moments, kad viņš sāk kaut kādas lietas runāt, kas pilnīgi pretrunīgi jebkurai. Es domāju, ka uz to mirkli arī tas bija, jebkurā gadījumā tas bija runāts pret jebkuras reliģiskās sistēmas pārstāvniecībām, kas bija pilnīgi vaiprāts, ko viņš runā. Un ļoti daudz no viņa atkāpās. Un te bija tieši tas moments, tad, kad pats Jēzus griezās pie saviem tuvākiem
tuvāk sirdī, kas bija 12 mācekļi, viņš griezās. Un vai te jūs nevēlēties ar no manis aiziet? Un tā bija tas moments noticies. Ne caur to, ka kāds uzspējis visu to ideoloģiju iedot, ka tur tā un tā, šitā te un tur un tā, es samācījos veselas grāmatas, kā es to sapratu, beidzies nāk pie tāds slēdzienu, ka viņš varētu būt tas un tādā gara. Nē, tā momentāli notikās kaut kāds moments, ka viens no mācekļiem piecēlās, tu esi dzīvā Dieva dēls, un tu esi tas, ka tev ir mūžīgi dzīvības vārdi, un mums nav kur iet, mēs izvēlamies tevi. Un ko Jēzus viņam personīgi atbildēja, viņš saka, jā, to nemiec, ne cilvēks, ne grāmatas, ne ideoloģijas, ne filozofijas, to neatklāja, bet to pats debes tēvs atklāja tev iekšā, un tas, ja tā ir, tas vēl nebija augšam cēlies. Bet tas bija tādā momentā pirms tā viss tā notikuma, kad viņš visam tūdaļ jānotiekās ir. Un tagad es vienkārši gribētu konkretizēt, pateikt to, kad kas ir viņš, kas kā cilvēks, un turpretim kā Dievs, jo jaunā derībā skaidri gaišam, kas pēc tam viņi no sekotēm, kas vēlāk to ieraudzīt dziļāk un skaidrāk, kas deva mums izprast, jo Dievs bija viņā. Un visa Dieva pilnība labpatīk iemājot viņā. Kur tas notiekās, kad pirms viņa kalpošanas viņš atnāca viens cits Jānis Kristītājs, un tad, kad viņš atnāca pie viņa kristīties, viņš viņam teica, ka vajag man nokristīties, viņš pretojies, viņš teica, tā vajag piepildīt visu patiesību. Un kas notikās tajā momentā, tas ir mans mīļotais dēls, pie ko man ir labs prāts. Tas ir mans mīļotais dēls, pie ko man labs prāts. Un jo iepriekš viņam bija teiks, kad viņš redzēs, uz ko nolaidīsies kā balots, kā dievgars kā balots, jā, tas ir tas, kas kristīs ar svēto garu uguni, un viņam vēteklis rokā viņš attīrīs klonu no sēnās no graudiem. Tas notikās. Un Jēzus ir tieši tā persona, ko iepriekš viņa priekštecis Jānis Kristītājs, kas visu to ieraudzīja pirms, viss tas notikās. Un tā, kad viņš atnāca, tad viņš ieraudzīja, ka tas tā arī notikās. Un tas bija tas Jēzus kalpošanas sākuma moments, kad viņš atnāca virs šīs zemes. Un tā kā mēs tagad ļoti daudz kristieši iet kristīties Jēzus vārdā uz grēka noņemšanu, piedošanu, viņš atnāca. Jo Jānis Kristītājs sludināja par to vēstu, viņam bija tāda nožēlējot grēks, liekieties kristīties un ticiet to, kas nāks. Un tagad atnāk pats svētais, un tā kā viņš norādīja, viņš saka, ot, reku ir Dieva jērs, kas ņems un nesīs pasaules grēks. Kāpēc Jēzum vajadzēja tev ūdenī iet? Ja visi iepriekšēji gāja tikai, lai grēks nožēlot. Kāpēc svētam, kam nav grēku, kam vajadzēja iet nožēlot? Un Jānis viņam pretojas, es saku, kāpēc viņam vajag to darīt? Un tā, viss tā cilvēka grēcīgā daba bija nogremdēta. Un tai ūdenī. Un mēs šodien mūsdienīgās pasaules, mēs zinām, ka ūdens ir ļoti kolosālākais, kā var teikt, kompjutera sistēma, kas visvairāk saglabā jebkādu informāciju. Ūdens. Jebkurš šķidrums saglabā jebkādu informāciju. Un tagad viss tas lielais vairums, kas gāja Jāņa Kristītāja laikā, gāja caur ūdeni, viņi visu to smuts atstāja tur.
Viņa no savā sirdīs, kad Jānis viņam sludināja, viņa sirds aizķērās, un viņa nožēlo, viņa nāca ar tādu tīru sirdi nožēlot un pagremdējas. Tas nozīmē, ka viss tā informācija palikās ūdenī. Jordānas krastos. Un tagad atnāk Dieva jērs. Un, kad Jānis viņu tālumā redzēja, viņš teica, ko ir Dieva jērs, kas nes vai nesīs pasaules grēks. Viņš tā pie paša Jāna kristīties. Viņš viņam pretuvies. Viņš teica, tā vajag. Kas notikās, ka Jēzus tieši tā momentā simbolizēja, un nevis tikai simbolizēja, tāpēc, ka viņš saskārās ar to ūdeni, kas nes informāciju visu. Viņš sevi ieņēma. Un ne tikai tos iepriekšējos ebreju grēks, bet Jānis izteica vārdu, ka viņš teica, viņš nesīs pasaules grēks. Visus. Viņš sevi ieņēma visus. Un tad tieši tajā momentā viņš uzsāk kalpošanu. Un tad, kad apskatoties Jēzus personā, viņš nekad nevienā reizē nevienu cilvēku nenosūtīja uz pazudināšanu, nevienu cilvēku nenosūtīja uz elli, kas šodien ļoti daudz to dara mūsu kristīgie Dieva bērni. Ja tu netic, tu ej uz elli, viņš visu to paņem uz sevi. Un ja mēs tālāk lasam jau jaunā derībā, ka Dievs bija viņā un viņš salīdzināja Dievs, kurš viņš. Dievs salīdzināja pats ar sevim visu pasauli. Un neņemdams vērā cilvēku pārkāpumus. Kāpēc? Un te bija moments, ka Jēzus visus tos grēkus sevī paņēma. Viņš tāpat līdzīgs cilvēkam. Vēlāk ir ebreju vēstulē rakstīts, ka viņš mūsu visam top līdzīgs. Kā kalps. Viņš jau pašās beigās man parādīja, ka viņš visiem kājas mazgā. Viņš saka, es neesmu nācis, lai man kalpot, bet es nācu jums kalpot. Es jums rādu piemēru. Viņš godības ķēniņš, pats Dieva dēls, kurā mājā viss Dieva pilnība, absolūti viss Dieva pilnība viņā mājoja. Viņš atnāca un visu to procesu izdarīja. Ot, savā dzīvesveidā tos 3 gados, kad viņš iesāk kalpot. Viņam bija 33, viņš jau. Šodien viņam nav vairs gadu, viņš ir 33 un viņam jau. Viņš nemaina, viņš ir mūžībā. Amen. Un tā ir tava vieta, kur visa tavu dzīvi, viss, kas ar tavu grēcīgo domāšanas veidu un viss tavu daba, viss tavs vecais dzīvesveids, un tur viņš bija. Aprakts. Bet vēl nebija aprakts, viņš paņēma visus tos grēkus sevī. Un paskaties, ka viņš tālāk, viņš gāja visu, ko viņš darīja tikai labu. Viņš dziedināja, mīlēja, miroņsēlu, nevienu nenosodīja, un vēl bija teiks, ka viņš teica, es salauzt niedru, ielauzt niedru, nesalauzīs, kvēlojas dakt, nenodzēsīs. Viņa attieksme nevienā variantā, nevienos vārdos, nevienā attieksme nevarēja ieraudzīt, ka viņš atnācis notiesāt. Viņš tieši otrādi, viņš saka, vai tad ir veseliem vajadzīgs ārsts? Nu, nav vajadzīgs. Ka viņam pārmet par to, ka viņš ir grēciniekiem. Vai tā grēciniekiem taisniem vajag taisni? Nu, nē, viņi taisni paši par sevi, jā, ok. Es nāku pie grēciniekiem. Es nāku pie slimajiem. Es nāku pie trūcīgiem. Es nāku pie tiem, kam ir grūtības. Viņš teica, nāciet viss, kas ir grūtsirdīgi, un ņemiet man nastu, un es jūs atvieglināšu. Tā viņa viss kalpošanas dzīvesveids, tas bija viņš. Tas ir īstumā ilustrēt viņa dzīvesveids. Un svarīgākais ir tas, kas viņš aizgāja nāvē,
ņemdam sevi iekšā, viss, tā kā viņš ar kristību, tā kā iesāk kalpošanu, un nobeidz kalpošanu ar to, ka viņš samaksāja ar savu dzīvi. Viņš saka, nav viens labāk, lielāk mīlestība, kas atdot pa otru cilvēku dzīvi. Un es no tēva saņemu šo uzdevumu, saņemt dzīvību, man neviens to neuzspiež, nevar atņemt bez manas ziņas, es to dodu labprātīgi. Un es to paņemu apakaļ. Es to paņemu apakaļ, es atnesu dzīvību. Tā ir maza ilustrācija, ko es varēju ilustrēt šai īsajā runā, bet tas ir tas, ko viņš izdarīja. Ja šodien kāds kādā veidā gribētu paskaidrot, ka vēl kaut kāds grēks ir tāds, un kaut kāds cilvēks kaut ko ir tāds vairāk izdarīgs kā šitas variants, nē. Nav neviena lielāka upura par šito. Nav neviens lielāks grēks, kas šito upuru dēļ visu grēku tika nomazgāt. Viņš samaksāja maksimāli visu cenu, pa visu cilvēci. Es nerunāju pa individuāli, pa visu cilvēci. Visa cilvēks bija viņā. Un tā kā viņš izgāja cauri, nevien tikai viss cilvēks, arī pagātni. Jo rakstīts, ka viņš iegāja viszemākās vietās, pazemē. Un tur sludināja atbrīvošanu. Un tā kā viņš cēlās augšā, viņš kā ar triumfu cēlās. Viņš izvilka ārā no pašas zemākām vietām, kur var dzīvē var iedomāties, kur cilvēks var nokrist cik zem. Viņš no tā zemākās vietas pacēlās visaugstākā. Un nosēdās pie tēva troņa. Blaks viņa svētumam, viņa autoritātei, majestātei. Un tas ir tas, ko viņš nodemonstrēja. Kas notikās ar cilvēci. Es atnācu, nomiru un augšam cēlos. Un tagad šī persona jau ir pagājuši 2000 gadi. Vai viņš kādu vēl cilvēku, kas pat varbūt arī nepaspējis, arī šai dzīvē kaut ko nenoskaidrot, vai viņš kā viņu izstums ārā? Es negribētu apgalvot nevienu kristieti un abēdināt nevienu kristieti, bet es esmu pārliecināts, ka tas upurs bija tik nenormāli liels, kad tas pārņem visu kosmosu, visu radību. Viņš ir kungu kungs, ķēniņš, un ar viņu augšam celšanās viss pacēlās un viss izmainījās. Un ja kāds šodien vēl gribētu sludināt sodu un nāvi un kaut ko tam līdzīgi, tas nozīmē, ka tu aiziet uz apakaļ līdz viņam. Šodien mēs esam dzīvības pusē, ne nāves pusē. Ja mēs šodien riņķi apkārt redzam daudz visādi notikumu pasaulē, un kad jau bijis vēsturē, arī pēc viņa augšām celšanās, šausmu lietas ir bijis. Viss mūsu vēsture ir ļoti netīra un smucīga, bet šodien ir tāpat dzīvība, jo viņš piecēlās augšā. Viņš bija vienīgais pārcels pa visu cilvēks, kas atņēma cilvēcei nāvi un salauz viņa varu un atnes dzīvību, jo Bībelē rakstīts ir, tā pašā jaunā derībā apustuļi rakstīja, kā caur vienu cilvēku ienāca nāve šai pasaulē, tā caur otru cilvēku ienāca dzīvību šai pasaulē, un jebkurš, kas pietveras pie dzīvības, viņš dzīvo ar dzīvību, un viņam nav jādomā par nāvu, viņam nav jādomā par neveiksmiem un slimībām un lāstiem. Tā ir jauna dzīve. Un tas notiekās tieši tavā sirds dzīvēs. Ja tu ignorē viņa balsi, kas runā tavā garā, tu ignorē savu personīgo dzīvību. Tu esi absolūti aiziet tumsā, tu vairs nedzirdi dzīvību un gaismu patiesību.
tas vairāk nav tavam ausam sadzirdams. Tu dzīvos ar visādam dogmam, ar visādam tradīcijiem, ar visu kaut ko, arī maksāt destoties, ar visu kaut ko tu var dzīvot, bet ja tev nav iekšā dzīvība, tam nav nekam nozīme, tu nejūt viņu vairāk. Bet tikai tad, kad tu pienāc klāt pie Dievu, ar patiesu sirdi, ka pieņem, ka viņš tev ir piedevis visu. Un kas tev ir piedzima iekšā pēc viņa augšām celšanās, piedzima tev pilnīgi jauns cilvēks, kas nav ne no mātes, ne no tēva gribas, ne no cilvēka izdomātam idejām, bet no Dieva dzimuši. Tas ir jauns cilvēks. Un tas ir tas, kas šodien ir svarīgāks par svarīgi. Tas vairāk nav veco ebreju, kā tur viņi tur joprojām jau tur karo, kas un kā, un miesai nav nozīme, tāpēc, ka piedzima tev iekšā jauns cilvēks. Jo tāpēc, kā Bībelē teiks, ka mēs visi kristībā esam aprakt viņu nāvē, un tā kā mēs esam piecēlušies, tas vairāk neesi tu. Tas ir cits cilvēks, bet Dievs dzemdēja jaunu cilvēku. Jo vecais viss nomir kopā ar Kristu, ka viņš nomir Golgotā pie krusta. Tas bija gala rezultāts. Un viss jauna rezultāts tajā dienā, kad tu viņu pieņēmi, pateici, ka es atdodu savu dzīvi tev. Tur notikās brīnums iekšā, ka Dievs pieskarās tavam garam, un ka tavs gars tik par jaunu cilvēku. Un tāpēc rakstīsies, kas ir Jēzu Kristu, kas iepriekšies, visi bijis pagājis, tas visi beidzies, tas visi nomirs, un viss taps jauns, viss pilnīgi jauns, un tāds tu esi šodien cilvēks. Ja tu esi pieņems Jēzu kā savu personīgo glābēju, tu zini, ka viņš ir izgājis caur nāvei un piecēlēs augšā mūžīgai dzīvībai. Tas ir šodien dzīves tevī, un tu esi izgājis, un Bībelē teiks, ka jaunā derībā, es negribētu teikt, kā Bībelē, jaunā derībā apostuli to liecināja, viņi teica, tu esi pārcēls no nāves dzīvībā. Šodien nevar neviens iedot dzīvību, un es vienkārši varu pateikt to svaidījumu, kas atnāk pie tevis, tad, kad tu no sirds pieiet pie Dieva troņa, kad atveries patiesi svētām garam, tu jūti viņas svētījumu klātbūt, un viņi liecina par tevi, un tas ir rakstīts uz romiešiem arī. Tas pats gars liecina mūsu garam, kā mēs esam Dieva bērni. Mēs esam Dieva bērni. Jo mēs piedzimam nevis no mirstīgās sēklas, ne no cilvēku un vīriešu un sieviešu gribas, bet no Dieva dzimuši. Mēs piedzimam no augšienes. Mūsu sākums nebijis mūsu vecajos senčos, bet sākums bijis Dievā, viņa sirdī, jo rakstīts, ka pirms pasaules radīšana Dievs jau bija visu to izdomājis. Un tu biji, un es biju iekšā Dieva sirdī pirms radībī. Viņa plānos jau bija iepriekš, pirms es vispār atnācu šai pasaulē. Pirms man šī miesa ir dot, pirms es dzīvoju, es no viņa jau biju sākums. Un es dzīvoju šodien šeit. Jā, tas ir runa par Jēzu. Bet tas, kas ir pieņems viņu, ko viņš lūdz 17. nodaļā, viņš saka, Tēvs, lai mēs būtu itin, tā kā tu iekš man, es iekš tev, tā mēs būtu itin iekš viņiem viens. Un arī ne tiem, kas tagad viņiem sekotāji, bet pēc viņu vārdiem, kas noticies lietas sekos tālāk, lai mēs būtu itin kā viens. Te ir pilnīgi vien debes saids. Un šodien, teiksim, kaut ko tev vajadzēs kaut ko labi izdarīt, vai tu censies labāk vai sliktāks būt, tam nav nozīmes, galvenais ir noticēt. Un kad viņam uzdeva mācekļi jautājumu, ko mums darīt tādu labi, viņš saka, vienīgais lieta, ko jūs varētu izdarīt, tas ir ticēt Dievam, ticēt un tam, ka viņš ir to, ko viņš sūtīs, tas ir man. Jēzum. Vienīgais darbs, kas ir pieņemt to dievišķo realitāti, ļauj Dievu garam runāt uz tavu garu, pārliecināt, ka tu esi neesi vairs kā pagāns pazudušais grēcinieks, bet tu esi viņa Dieva bērns. Tu esi dzimis no augšienes. Tu esi nācis no augšienes, tā kā viņš atnāca, tā arī tu atnāci. Viņš to veco zemišķo dzīvi iznīcināja ar savu nāvu pie krusta.
Un viņa asins bija tas, kas bija upuru asins, kas teļu un āžu asins to nevarēja izdarīt, bet to viņa asins izdarīja un atsvabināja pilnīgi svabadību. Un tāpēc arī tas bija kā zīme, nevis tikai kā zīme, bet kā fakts, jā, kad nevarēja iet svētākā vietā, kur tikai vienreiz gadā varēja iet augstākais priesteris, un tas pēkšņi tas priekšskars pārplīst pats par sevīm. Tas ir kā dūrs loga atvērās no debesīm. Un viņš šodien ir vaļā visu laiku. Un mums nav jāgaida kaut kāda ķermeņa atnākšana, kaut kādu otru, neapmānieties sevi, ieklausieties savā garā. Viņš dzīvo mūsos, viņš ap mums, viņa gars mūsos, viņa asins mūsos. Mēs esam viņa, mēs dzīvi ikdienā vairāk dzīvāk. Mēs esam kā, viņš teica, mēs esam kā viņa sveci, ko nevar likt zem paguldas apakšā, bet jāliek augstāk. Mēs esam pilsētu kalnu galā, kas spīd. Ja tu viņam netic, ja tu neesi pārliecināts, ka Dievs tevi, ka viņš mīl tevi, ka viņš apņem tevi, ka viņš dzīvo tevi, tad tu nespīdi. Bet ja tu apzināti pieņem to, ļauj Dievu garam strādāt iekšā, ļauj pārliecināt sev. Tu esi kā spīdošs gaisma, tu nevar to noslēpt. Viņš spīd un cilvēki to jutīs, tāpēc, ka uz tevim ir Dieva slavas svaidījums. Un viņš visu laiku tevi apstiprina. Katru reizi, kad tu runās patiesības vārdu, svaidījums sāks plūst, dzīvība no tevis plūdīs. Un tu redzēsi, kā tavu dzīve apkārt būs mainīsies, cilvēki apkārt mainīsies. Jā, tumsa sāk satrakoties pret tevis. Tas arī nav nekas šausmas, ko, ja es teicu, viņš teiks, nebaidieties to, ka jūs miesu nonāvēs, bet viņi jums nevarēs pieskarties. Es jums devu vārdu par visam čūskam, visiem, un ja jūs kaut kādu nāvējuši, zāles, indas, kaut ko, tas jums neskars, jo jūsos ir dzīvība. Es vienam brāli runā, ka viņš teica, kā tas ir, kad, tā pirmā draudzē, kad viņi gāja lauva rīklēs, ka viņš plosi, viņš skaties uz debesīm, viņa prieka. Stefans, kad viņš ieraudzīja debesis atvērts. Viņš teica, tēvs, nepielīdzina to par grēku. Tas nenozīmē to, ka tev jāiet ir ļoti šodien daudz kristiešu nospiest, sadragāt, samocīt, un jā, es aizies uz debesīm, tur būs vieglāk. Nē, šeit, virs šīs zemes, viņa aizgāja visu priekā. Stefans neaizgāja bēdās, viņš aizgāja priekā, viņš redzēja Jēzu ikdienā. Ciest dēļ viņa, godības slavas dēļ, rezultātā tas ir gods. Tas ir vainags tavā galvā, Dievs tev vainago, tā ir slava, ka viņš tev dod. Jo dzīvības kungs mūsos mājo. Padomā vienkārši par to, ka Dieva gars, kas ir, mēs visi tā sakam, Dieva gars, bet viņš ir dzīves, Dieva gars mājo tevi iekšā. Viņš ir reāls dzīves, Dieva gars dzīvo tev iekšā. Viņš tas pats gars, kas ir pats Dievs ir. Kuri nāvei vieta, kurā vietā? Ja jums patīk nav sludiniet, ja jūs gribētu, bet es saku, es dzīvībā dzīvo. Jēzus manī. Un tā ir realitāte, tā ir patiesība, tā ir dzīvība. Tas ir Jēzus, par ko es iesāku runāt. Dzīvības kungs. Jo viņš atņems nāvi un nolic kaunā visu ienaidnieku, visu grēku un lās sekas, visu nolic. Viņš ir krievu valodā labāk izteiksies, prāzno ich подвёк к позору. Ja es runāju uz kristiešiem, tad es saku, ja tu slavi nāvi, tad tu saki, tad tu to pazoru cel akal no jauna goda augšā. Ja viņš visu to ir nolicis, un Pāvils, kā viens no viņa sekotēm, Pāvils teica, viņš saka, nāvi, kur ir tavs zelons? Viņš izaicina, viņš tad izaicinājums, kur ir tavs zelons, ko tu vari izdarīt?
Problēma nevis tā, problēma iekš tā, ka tu vienkārši pārstāji klausīties dzīvībā, savā garā iekšā. Tu pārstāji ieklausīties, tu klausies viedokļus apkārt, apstākļus, cilvēku viedokļus, cilvēku domas. To tu klausies, bet tu pārstāji klausīties savā garā iekšā dzīvības vārdu, kas runā ikdienā. Viņš tev ved ārā, viņš tev māca, viņš tev runā, viņš tev paceļ. Tu to ignorē, tāpēc, ka bieži, es jau tā nevaru runāt, tāpēc, ka daudz savādāk domā. Nav svarīgi, ko cilvēki domā, bet svarīgi, ko tu zini un pazīsti Dievu. Un nekas tev neiedos reāli dzīvu, pārliecinošu ticību, ka tikai Dievu gars, ka tu ieklausīsies viņa garā, viņš tev viedīs pie Dieva troņa, dzīvā attiecībās ar viņu. Un tu sāc dzirdēt viņu vairāk viņa balss, jo mans avis pazīst man balss, ja es to teicu. Un ja es man to saku, es zinu. Tava dzīve ir brīnišķīga uz priekšu. Tava dzīve ir brīnišķīga uz priekšu, tāpēc, ka nākotnē tev ir jau brīnišķīga. Tu esi iegājis mūžībā. Tu esi atnācis mājās. Tu esi tēva mājas, tēvs ir pieņēmis tevi. Viņš apkam tevi, jo viņš sūtīja savu dēlu, viņš atsūtīja Jēzu. Lai tu nepazūsi šajā pasaulē. Lai tu atrasties viņa priekā. Krievis labāk pateiks, его торжество. Liela slava ir. Liela slava ir. Negaidi kādreiz kaut kāds lietas no ārienes, bet klausies iekšā, jo Dieva gars tev ir zemdējis jaunu cilvēku, viņš mājo tur. Ja tu visu laiku akcenties uz savu miesu, to arī nomirs, jā. Miesa nomirs, bet, gars Dievs tāpat tev izmainīs. Jebkurā gadījumā. Nāksies tur vēlāk saprast vairāk kaut ko. Mēs tā daudzreiz mānam paši sev, kad domā, ka aizies tur uzreiz, tā, nomainīt. Nē, viss process notiksies tālāk. Šodien ir svarīgi, ko tu redz. Šodien ir svarīgi, kā tu ieraugi sev. Šodien ir svarīgi, kā tu pazīst viņu. Un tas ir svarīgāk par svarīgi. Un mācies ieraudzīt sev, ka viņa dēli, ka viņa bērni, ka tu esi pilnīgi glābts, pilnīgi atpestīts, pilnīgi brīvs, un nāvei nav notiekšana tavā dzīvē. Nekādam neveiksmēm, grēkam un slimībām. Nav neveiksme tavā dzīvē. Nav notiekšana tavā dzīvē. Nav. Tāpēc, ka viņš samaksāja ļoti dārgu cenu par tavu dzīvību. Viņš atnāca ar savu asinīm, ar savu dzīvu. Viņš atdeva un izlēja uz ne to altāru, ko Mūzes redzēja, ka tikai kopiju uztaisīja virs zemes, bet to, ko viņš debesīs, viņam Dievs rādīja. Viņš tur ienes iekšā uz mūžīgiem laikiem. Uz mūžīgiem laikiem. Vienmēr. Tu esi brīvs. Tu esi viņa meita, viņa dēls, viņa bērns. Nav jāgaida nāvu, ka tu izies savu nāvas durvīm, aizies kaut kur mūžībā, tur būs labāk. Nē, atļauj debesim ienākt šodien tavā sirdī. Tad vispārējais būs pilnīgi vienaldzīgs. Arī šī ikdienas ļaunā pasaule, kas dara visās ļaunas lietas, bet Dieva gars, kad atver šīs debesis lūžas tavā dzīvē, tās tavu pa dzīvi izmainīs. Es tāpēc svētīts. Mīļā Tēva un Jēzus vārdā. Amen.